Sveicināti raidījumā Divāns stūris. Šajā raidījumā mēs runājam par jūsu interesējošām tēmām, kuras jūs varat iesūtīt Twitterī, izmantojot hashtag Divāns stūris. Ar jums šodien kopā ir Rihards Goldmans, Uģis Ozols un Lēla Pēdikova. Nu ko, sāksim ar pirmajām tēmām. un Lēla Velts. Tātad, pie kā jūs pašlaik strādājat TV kastē? Nu, vēl teikt, mums notiek aktīva darbošanās, filmēšanas, sagatavošanās pie visiem turpmākajiem raidījumiem, kas nāk, ideja ģenerēšana un komandas veidošana. Jā, pārsvarā brainstormings ir un top sērijas, top pirmā sērija, kur var gaidīt 13. decembrī un manuprāt, tā būs diezgan vērienīga sērija un daudz darba arī ir izdarīts, daudz darba vēl top un taps darīts un līdz šim, manuprāt, ir diezgan ok. Jā, tieši tā. Būs ļoti daudz interesants rubrikas par interesantu fakti, visādi izjaukošanas skolā. Jā, noteikti nelaidiet garām, jums noteikti patiks. Nebīsties no cilvēkiem ar kamerām. Tas lūdzu, nebīstaties no mums. Mēs nekožam. Ja mēs nākam pie jums jūs intervēt, tad lūdzu nebaidieties. Jā, tas būtu ir ok. Neskrieniet prom, mums nepatīk skriet. Nu, Uģi, tavu kārtu. Ok, man tas lielākais patīk, silkšu to lielāko. Ar kādu mērķi jūs atnācat uz TV kasti? Rihards, drīzāk, ar kādu mērķi sāk šo TV kasti? Kāpēc sāku? Jo es sāku pamanīt, ka skolas sāka palikt tādas diezgan garlaicīgi, diezgan vienādas. Un pirms tam raidījumu, jā, mēs mēģinājām Jelgavas valsts gimnāzijas televīziju. Es zinu, ka es gribu kaut ko turpināt, bet es gribu kaut ko savādāk aspektā, kaut ko daudz vairāk feeling. Kaut ko savu. Jā, kaut ko savu, un tāpēc zināju, ka man vajadzīga komanda un viss pārējais. Un tāpēc aicināt jūs visu un kāpēc jūs atnācat? Lai, kāpēc tu atnāc? Es atnācu tāpēc, kad es vēlos ar kaut ko vairāk nodarboties pēc skolas. Man likās, ka tas būtu ļoti interesanti. Padzirdēju, kādi cilvēki būs, man reiz radās ļoti liela interese darboties kaut kur ar viņiem. Vai tu neesi padomājis, kā tad tās lietas apvienošana? Es neesmu padomājis. Labi, runājot par to pašu jautājumu, uz TV kastes atnācu, jo 10. klasē un 11. klases pirmajā pusē es biju radio. Un man pietrūka kaut kas, ko darīt skolā. Un uz padomas kandidēju 10. klasē, tie, kas varbūt nezina, kas mazākais klasēs. Un toreiz man neievēlējas, paliku 7 balsis aiz strīpas, Zādājiem, Mārtiem un Cibulim. Un padomas dzīves nekad neizbaudīju. Bet tā vietā es biju radio un es dabūju visu ar to action. Un pēdējo gandrīz gadu es nebiju nekur, un es domāju, un kaut kas ir jāsāk darīt. Un es izdomāju, TV kastes varētu būt tas, kur es varētu iet. Jā. Es neesmu prezidents, man gribējās kādu komandēt, tāpēc savāc komandu. Nu ko, pēdējo lapiņu valkam ārā izvēlties? Kāds ir komandas sastāvs? Oi, manuprāt, ļoti kolorīts un viennozīmīgi daudzpusīgs. Viņš ir viņš tik tiešām ļoti daudzpusīgs. Mums ir editori, kas var izdarīt melno maģiju, mums ir filmētāji, mums ir kameras sejas, mums ir galvenie vadītāji un cilvēki noteikti dažādi. Jā. Visādi nopietni komandi. Ļoti saliedēti mēs esam, ļoti radoši, ļoti daudz idejas mums ir. Tieši, man liekas, pirmo video taisot, mums bija ļoti daudz idejas. Bet, man liekas, tas arī būtu daudz vieglāk. Jā. Un, manuprāt, arī varētu teikt, varbūt žēl, bet reizēm arī prieks, ka nav nemaz tik daudz 12. mūsu sastāvā. Jo mēs ir galvā esam 12, bet tajā pašā laikā varbūt mums ir lielākā pieredze no skolas un tā, bet tajā pašā laikā mums būs jāiet prom nākamgad. Un savā ziņā man par to ir tik žēl. Jā, skumji, es kaut ko iesāku un tad... Un mēs pabeigsim. Cerams, ka nē. Cerams, ka nepabeigsim, bet vienkārši izdarīsit savu daļu un aiziesit tālāk un turpinās jau citi cilvēki. Un ko varbūt pēdējo? Jā. Ļoti interesants jautājums. No kādiem youtuberiem jūs iedvesmojaties? No ļoti daudziem. Jā. Vēl... Es atšķirtos teikt, varbūt visu vārdā.
ka to mēs pagaidām neatklāsim, jo šis video iet gaisā pirms iziet pirmais video, un es nevēlētos mazliet sabojāt to prieku jums visiem skatoties to pirmajā video. Es iedvesmojos, kad šo veidoju. Ļoti pamata, ļoti skatījos un iesmojos ir SourceFed, kuru linku jūs varat atrast lejā, apakšā. No tā es iedvesmojos, jo es gribēju tādu interesantu ziņu, ko var pasniegt. Niga Higa. To tu man neteici? Viņš ir ļoti tuvu man sirdī. Ļoti tuvu man sirdī, live, lava, live. Ļoti tāds, nezinu, vispusējs čalis tāds. Prank vs. Prank. Viņiem ne tikai izjokošanas, viņiem arī daudz citu video. Tas ir, es no viņiem pārsvarā skatījos. Tie bija vieni. Es domāju, ko mums nevajadzētu atklāt. Visas mūsu features. Jā, tas ir domāju, kā es iedvesmojos, no kā man nāca iedvesmas taisīt video. Bet noteikti jūs visi tos redzējuši, kas linka apakšā būs uz visiem tiem youtuberiem, lai varētu nelieku priekšnojaut, kāds varētu veidoties mums. Bet, ko, noslēdzam raidījumu. Paldies par raidījumu. Ar jums bija Rihards Galmans. Uģis Ozols. Un Elfreda. Sakojiet mums Twitterī TV kaste. Tava TV kaste. Iesadiet savus jautājumus nākamo raidījumu, izmantojot Twitterī #divānsstūris un gaidām raidījumu nākamo. Nākamo sēriju. Čau! Uzspiežiet šeit būs links uz nākamo raidījumu. Šeit. Tur! Spiežiet. Tur! Spiediet uz Gaučas sejas! Uz Gaučas sejas spiediet! Tagad man sejas. Paldies! Labi, čau! Pat tā rokā ar savu muguru!